Sveiki, ar ko jūs šobrīd runājat? Ar Helēnu no 11.2. Kā jums šodien patika šīs popielas pasākums? Man ļoti patika. Mēs tikai dabūjām atzinību. Tas ir kaut kas sasniegums. Tieši tā, nevajag bēdāties, vajag priecāties un mācīties no kļūdām. Mums nebija nekādas kļūdas, mums bija perfekti. Sveiki, ar ko jūs šobrīd runājat? Ar Valteru. No kuras klases? 7B. Vai tu popielā ieguvi kādu vietu vai atzinību? Nē, es nepiedalījos. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka klase negribēja. Nu nekas, bet toties tu vari piedalīties diskotēkā, ne tā? Jā, es jau biju. Es šausmīgi sasvīdu un iešu mājās. Jau? Jā. Nu labi, tad veiksmīgi ceļ māju. Jā. Nopietnas cilvēks, ne? Traki. Labdien, šī ir intervija. Jā, lūdzu. Kā jūs sauc? Anģela. Cik jauki. Sēdu šokolādi. Kā jums patika šīs pasākums? Es domāju, ka ļoti labi bija. Mazliet sākumā bija nianses ar gaismām, bet mēs tās novērsām. Man ļoti patika. Ļoti fantastiski. Kā jums patika 12.3 priekšnesums? 23. Pēdējie? Jā, pats pēdējais. Jā. O, bija labi. Es priecājos, kā uz skatuves kādi cilvēki, kur ikdienā nav uz skatuves. Jā, tas ir interesanti. Vai jūsuprāt, kurš uzvarēs? O, nē. Es neizteikšu prognozes. Neizteiksim? Bet mani favorīti. Ļoti jauki. Jauki jums dienu. Sveiki, ar ko jūs šobrīd runājat? Jūs runājat ar Ronaldu Druvietu. Kā jums patika šīs dienas popielas pasākums? Šīs dienas popielas pasākums bija diezgan labs, man patika. Bet salīdzinot ar 7. klasi, kad es piedalījos, man liekas, tas bija daudz interesantāks un bija vairāk cilvēki. Un jā, man liekas, ka bija labi, man patika. Cik ļoti jūs šodien pārsteidza mūsu skolotāju priekšnesums? Skolotāju priekšnesums man ļoti pārsteidza, tāpēc, ka skolotāji neko par to nebija ziņojuši, man nebija nekādas ziņas, un tas bija liels pārsteigums. Un kā jūs tieši piedalījāties šajā popielas jūsu priekšnesumā? Es biju tautas dejotājs un kā fona dalībnieks, un jā. Jā. Kāpēc jūs tieši šobrīd neatrodaties diskotēkā? Es tieši gāju diskotēku. Labi. Veiksmīgi jums padējot. Paldies. Tātad sveiki, ar ko jūs šobrīd runājat? Runājot ar Evelīnu Bārtulu no 11.3. Un kas ir aiz stikla? Tā ir Ieva. No mūsu klases? No jūsu klases? Protams. Tātad labi. Kā jums patīk šodienas popielas priekšnesumi un vispār kā pasākums kopumā? Es domāju, bija fantastisks pasākums, un man ļoti patika to, ka mana klase dabūja 2. vietu. Vai kā jūsuprāt, cik ļoti jūs bijāt pārsteigti no 1 līdz 10 pa skolotāju priekšnesumu? Es biju ļoti pārsteigts. Es domāju, ka viņi bija fantastiski un vajadzēs šo atkārtot nākamreiz. Bet tad jau vairs tas nebūs pārsteigums. Tad citiem skolotājiem tas būtu pārsteigums. Labi. Un kāpēc jūs šobrīd tieši šajā brīdī neesat diskotēkā? Tāpēc, ka es cenšos atrast savu telefonu. Labi, paldies par interviju. Paldies jums! Labvakar, es runāju ar Paula Celmiņa no 9. A klases. Fantastiski. Kas, jūsuprāt, bija pats labākais priekšnesums popielā? Man liekas, ka visi priekšnesumi bija ļoti labi. Tā kā varēja redzēt, kāds darbs ir ieguldīts, tik tiešām ļoti baigais darbs, jo tiešām visi priekšnesumi bija lieliski, manuprāt. Un, manuprāt, man visvairāk patika 7. A klases priekšnesums. Ļoti forši. Jūsuprāt, kuri dabūs 1. vietu? Man liekas, ka, ja godīgi, es pat nezinu. Tā kā tiešām visi priekšnesumi bija ļoti labi. Man mazs putniņš pačukstēja, ka jūs bijāt daļa no organizēšanas šim pasākumam. Kā tas bija organizēt šo pasākumu? Man ļoti patika organizēt šo pasākumu. Es atbildēju par sponsoriem un viņus arī meklēju un atradu. Fantastiski. Lielas paldies par jūsu laiku. Paldies. Jauki jums vakariņa. Paldies. Sveiki, ar ko jūs šobrīd runājat? Ar oligarhu. No kuras klases? 11.2. Un kāda bija jūsu loma šodienas popielas priekšnesumā? Šodien tas ir mans darbs, ikdienas darbs. Es esmu supermens, es glābu cilvēkus.
Un kāds ir bijis jūsu grūtākais dzīves pārvarējums šobrīd, kā glābjot cilvēks? Nu, šobrīd man bija grūti diezgan saņemties izlikt no 5. stāva, bet galu galā es to paveicu, jo man bija laba motivācija, draugi un ģimene, kas man atbalstīja. Tā kā jā, es tam tiktu cauri un visi. Es ceru, ka tu neesi pašnāvnieks. Nē, nekādā gadījumā. Un kāpēc tu šobrīd neesi diskotēkā? Tāpēc, ka man ir jāpieskat citi jaunieši, tas mans darbs, kā saka, es rūpējos par drošību. Otrais vārds man ir kārtībnieks, tā kā, jā. Vai jūs prāt par diskotēkas ieeju būtu jāmaksā? Labu mērķu labā. Atkarībā cik 50 centi. Jā, es domāju pat vairāk, mierīgi, eiro 50. Labi, paldies par interviju. Ar ko es šobrīd runāju? Ar Tomasu Tīrmanu no 9. klases. Kā tu piedalījies šodien savas klases popielas priekšsumā? Es biju mūsu popūrijā, es biju vadītājs, es biju Lauris Rēniks un es dejoju skrien vēl. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Markusu no 12. klases. Jā, Markus no 12. Un jūs kādu vietu dabūjāt vai atzinības rakstu? Mūsu klase dabūja 1. vietu. Un ar kādu priekšsumu? Ja tavi komati lieli un teikumi arī. Un kā tu piedalījies šajā priekšsumā? Es tēloju pa pusēji sevi, mazliet tādu invalīdu patēloju, bet es arī tēloju Ojāru, kurš dzied Sens ir tas stāsts, un es arī spēlēju sintezātoru tuvumā tālumā dziesmā. Ok. Kā jūs nonācāt vispār pie šīs idejas, pie šī priekšsuma? Fun fact vispār, manai klasbiedrenei Evelīnai mūsu priekšsums parādījās sapnī. Un līdz ar ko mēs arī to atainojām, kā viņas sapni, un tagad tiešām tās detaļas viss ir viņa. Nemžēl... Burtiski sapņi piepildās. Tā varētu teikt. Labi, paldies par interviju. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Reina runājot jūs šobrīd. Nu, kā jums patika popiela? Bija diezgan laba popiela, man ļoti patika. Bija diezgan interesants. Un kāda bija jūsu loma, jūsu priekšsumā? Kāda loma? Es biju tirliņš. Ok. Un es tāpat dzirdēju, ka jums bija jāiet prom. Kādu iemeslu dēļ? Man bija labās kājas, ceļa iekaisums, un man bija jādodas uz slimnīcu. Jums nebija grūti lēkāt uz šīs skatuves? Nu, es saņēmos ar visiem spēkiem un to darīju. Un kāpēc jūs velkat saules brilles šobrīd? Man zilas acis ir vienkārši. Un kāpēc jūs neesat šobrīd disenē? Es gaidu, kad viņi izspēlēs beidzot maču savu. Nu, ka viens jau disenojās. Nu, mēs lūdzu jau skrienam visi. Pēdējais kauliņš, un mēs jau esam disenē. Bet ko darīt, ja jūs slikti spēlēt, un jūs nebūsiet vēl 2 stundas? Un beigsies jau... Tad pārceļam disenu šajien. Skaidrs, paldies. Paldies. Veiksmīgi. Labdien, es runāju ar... Ernestu. Ļoti labi. Šis bērns ir 1. klasē. Viņš igrā novusu tik labi, ka man skauž. Es runāju nopietni. Labi, ķersimies pie jautājumiem. Jūsuprāt, labākais priekšnesums šovakar? 12-2. Es reāli piekrītu šim kungam. Jūs esat ļoti izglītots džentlmenis. Bija prieks. Jūsuprāt, kuri dabūs 1. vietu? 10-3. Wow. Kas, jūsuprāt, pietrūka popielā? Kaut kas varēja būt vairāk. Es nesaprotu jautājumu. Kas tavuprāt, varēja būt vēl popielā? Kas pietrūka popielā? Kas, tavuprāt, varēja būt tā kā vairāk? Piemēram, vairāk priekšnesumu vai kaut kas tāds? Nekas. Viss bija normāli. Jūs teiktu, bija ļoti labs sakars? Jā. Labi. Ļausim jums turpināt spēlēt šo fantastisko spēli un jauku jums sakarā. Es biju prieks jums sadarboties. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Cindy Madison. Līna, no kuras klases esat? 11-2. 11-2. Jūs uzvarējāt kādu vietu vai vienkārši atzinību? Atzinību. Nu, galvenais, ka uzvarējāt sirdī, vai ne? Kas jūs bijāt šajā popielā? Krivenči no Singapūras Satīna un Renārs Kaupers. Okay. Es biju zirgs. Tātad mums ir one and only zirgs šeit, uz šīs vietas pašlaik. Tātad
Kā jūs nonācāt vispār pie šīs priekšsuma idejas? Es nezinu. Es neatceros, nebija viens stundā. Bija gan! Mēs īsumā. Mūsu pirmā ideja, man liekas, kā Pauls ieminējās, ka jātaisa ir pat novadiem Latvijas, Latgala pret Kurzemi. Mēs nevarējām atrast dziesmas, un mēs zinājām to, ka mums jāceļ savs latiņš augstāk. Un mēs uztaisījām lauksētu. Jā, paldies! Vai interviju? Labdien, es runāju ar Arī Ilzi Paegļkalni, Ievu Tarandu, Lailu Liepu. Sveiki, dāmas! Kas, jūsuprāt, bija labākais priekšnesums šodien? Ir ļoti, ļoti grūti pateikt vienu. Un es jau teicu, ja es būtu žūrija, ja es aizbēgtu un dotos mājās, jūs nevarētu izlemt. Jo es tiešām nevarētu izlemt šodien, kurš bija labākais. Pašsaprotam, bija ļoti daudz labu priekšnesumu. Jūs piekrīt, vai ne? Jā. Nu, tāds pats jautājums. Kas, jūsuprāt, bija labākais priekšnesums šajā dienā? Es nebūšu īpaši oriģināls. Pilnīgi noteikti, pilnīgi objektīvi arī nevaru pateikt, kurš bija labākais. Man liekas, ka man visi samiksējies, visi 15 priekšnesumi vienā. Un es tiešām par kvalitāti es varu tikai priecāties par priekšnesumu. Spēju iznest to no sākuma līdz beigām lieliski vienkārši. Man tiešām patika viss. Ļoti jauki. Un jūsuprāt, kas bija šodien labākais priekšnesums? Apusē man arī ļoti patika visi priekšnesumi, bet īpaši man uzrunāja tie, kas ir saistīti ar maniem skolas gadiem. Tā mūzika. Un man kā vienmēr tā latviešu valoda jau ir tuvāka. Bet priekšnesumi bija ļoti, ļoti, ļoti labi. Kvalitatīvi. Varēja skatīties ar prieku un baudu. Paldies! Lielas paldies, dāmas, par šo interviju. Jauki jums dienas! Labvakar, es runāju ar Emīliju. Un Martu no 12.3. Zini, kas es esmu? Emīlija Marta. Haha, Anna Reģino. fantastiski. Es dzimtu pirms tevis vispār. Dāmas, Tie man mieras. ir divi vārdi. Jūsuprāt, labākais papildus priekšnesums šovakar? That's a good question. Es teiktu, vai nu 10.3 vai 12.3, ja godīgi es nespēju izlemt. Man patīk 12.3, bišķiņ vairāk. Kas, jūsuprāt, bija labākais priekšnesums šovakar? Very unbiased, 12.3. Mums atkal otro gadu pēc kārtas. Mums apzaga, mums vajadzēja vinnēt otro gadu pēc kārtas. Cilvēki vienkārši mūsu klases nesaprot. Bet jums arī bija ļoti interesants. 10.3 ļoti labs. Lielas paldies. Jā. Jūsuprāt, kāpēc jūs nedabūjāt pirmo vietu? Jo, protams, visi grib dot uzvaras 12. klasēm, jo viņi taču pabeidz. Laikam. Nu jā, visi grib dot uzvaras 12. Tādēļ mums vienkārši jāpagaida kāds gadiņš vai 2, un tad mēs tā toši nebūsim pirmo vietu. Jūsuprāt, sieviet, jūsuprāt. Jā. Vai šis priekšnesums ir nomierinies šausmas? Jūsuprāt, kāpēc jūs nedabūjāt pirmo vietu? Tāpēc, ka žūrija mūs nekad nesaprot, un tāpēc, ka viņi ir heiteri. Un balsojot par 12.3. Kurš? Es esmu pār. Lielas paldies par jūsu laiku. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Ar Daci Jansoni, matemātikas skolotāju un dežuranti. Kā jūs jūtaties ar savu dežurantu lomu šovakar? Atbildīgi. Vai jūs pieteicāties pati, vai jūs piespieda? Nē, tas bija mans sabiedriskais pienākums – dežūrēt šajā diskotēkā. Vai jūs arī uzrausiet kādu danci? Jā, jo es esmu iesilusi jau no visas popielas un asins kustās ātrāk nekā parasti. Un kā jums vispār kopumā patīk šī gada popiela? Brīnišķīgi. Brīnišķīgi, iedvesmojoši, idejām bagāti. Nākamgad, es domāju, būs ko skatīt atkal. Un kura komanda, pa kuru komandu jūs visvairāk cerējāt, ka uzvarēs? Nu, protams, ka par savu audzināmo klasi 7. A, un to es saku nevis tikai kā klases audzinātāja, bet arī man patiešām likās, ka
Viņi strādāja ļoti sinhroni un jāpiebilst pilnīgi 100% visi skolēni no klases. Paldies! Lūdzu! Var paspēsot? Jā! Ar ko es šobrīd runāju? Ar Emīlu. No kuras klases? No 11.2. Vai jūs šodien Popielā dabūjāt atzinību vai kādu vietu? Tas tā kā pazemojums bija? Nē, tas ir tā kā normāls jautājums. Ja tā, tad atzinība bija. Jā. Nu nekas, galvenais, ka sirdī uzvarējāt. Tātad, kā jūs nonācāt pie šī priekšsuma idejas? Es nezinu, es priekšsumu nedomāju. Tur ir cits cilvēks, kam prasīt. Kā jūs nonācāt pie šīs priekšsuma idejas? Kā jūs zināt, ka viņš ir no 11.2? Sēdējām klasē, viens pateica, vai taisam to, un mēs arī tā taisām. Ar ko es šobrīd runāju? Kārli no 11.2. Nu labi, es teikšu Igors no 15.2. Nezinu, ko teikt. Tā, vai jūs izvēlēties sev lomu, vai jūs iedalīja lomā kā šo? Es izvēlējos. Es dzirdēju, ka būs zemnieks. Es reiz gribēju būt zemnieks. Un kāpēc tieši zemnieks? Kas tavā sirdī uzrunāja tik šajā fantastiskajā lomā? Tas ir zemnieks, come on. Kur? Labi, parādi savus dance moves, kā tu tur izjāji to prūžu zem. Kāds dance? Prūžu zem, deju. Nu. Ko vēl? 1, 2, 3. Viss. Vēl tev vajag, man nevajag. Tā, paldies. Un jūs gaidat šī vakara diskotēku? Es jau sanācu no treniņa, man tagad ir... Jā, es gaidu diskotēku. Jā, paldies. Labdien, es runāju ar. Labdien. Labs. Kā jums šodien patika Popiela? Ļoti patika. Nāc! Ļoti patika, jā. Un kā tev patika Popiela? Man ļoti patika Popiela. Man šķiet, mani tagad nākamajā gadā bāzīs pilnīgi pliks skatuvis. Man ir bail. Nu, es domāju, šeit jau nevienu nebāž. Te visi paši izģērbjās. Tas bija piespiedu kārtā, un es vairāk nekomentēju. Kas jūsuprāt šodien bija vislabākais priekšnesums? Nu, kā tev šķiet? Kāds priekšnesums bija vislabākais? Loģiski! Man būs laikam jāmin 2 reizes. Nu, mini. Ak, Dievs, Mini. 11.2. Nu, kāds tu buļķītis rudā? Oi! Man laikam izģērbs. Tev vairs nav vidēju. Man ir viena. Tev ir viena. Nu, mini. Viena 9. klase. Viena no 9. klases. Pagaidi, oh my god. Bet tur tik 2 piedalījās. Un es neatceros, kuru. Ar alfabētu sāks ar kuru burtu? C. Labi, ka es viņam mācu bioloģiju. Bet... Man atspārtīs. 9. 9. Bija prieks jums sadarboties. Man arī. Sveiki, ar ko es šodien runāju? Ar Diānu, Tīnu un Martu. Kura klase? 8A. Kuru vietu jūs dabūjāt vai atzinības rakstu šodienas Popielas konkursā? Mēs dabūjām 3. vietu. Un cik ilgs laiks prasīja izveidot šo priekšnesumu? Kāds 2 nedēļas, 3? Jā. Kā jūs nonācāt pie šīs gala idejas? Es īsti nezinu. Man liekas, Elīze izdomāja par to, ka mēs tā kā veco laiku dziesmas taisīsim. Un tad mēs ar Paulu un citām meitenēm izdomājam dziesmas pašas. Un vai jūs teikt, ka šī sadarbība klases starpā bija tiešām tas, kas jūs vilka uz priekšu? Protams, jā. Tātad, vai jūs gaidat šīs dienas diskotēku un vai jūs tur iesiet un piedalīsieties? Jā, noteikti. Tātad, kādas bija jūsu sajūtas veidojot šo priekšnesumu? Bija forši, tīpaši tiem, kas piedalījās. Bija fantastiskas sajūtas. Jā. Jā, paldies. No kuras klases jūs esat un kā jūs sauc?
9A Anna Petersona. Paula Cēliņa 9A. 9C Līna Arnija. 9A Annija. 9C Nigrosēna. 9D Jana. Kuru vietu jūs ieguvāt šajā popielas konkursā? Atzinību. Jā, paldies, jā. Tātad, kā jūs vērtāt vispār kopējos priekšsums, kā jums patika skatīties? Bija ļoti jautri un man ļoti patika. Man ļoti patika visi priekšsumi. Man arī ļoti patika. Ļoti forši. Jā, ļoti forši. Man ļoti patika 9. B priekšnesums. Ir īpaši Jā. Un kā jums patika skolotāju priekšnesums? Kā tas bija mūsu pārsteigums šovakar? Brīnišķīgi, es mīlu Jansonu un Jaunkļeviņu. Man ļoti patika, tas tiešām bija negaidīti. Mīļākais priekšnesums laik pirmo vietu. Jansona has my heart. Reāli the best. Ļoti labi sanāca viss. Jā, paldies jums, es vārdā. 5 vienkārši visām iedotā. Paldies. Labdien! Ir intervija, kāds ir jūsu vārds? Indra Kraģe. Cik jauki. Kā jums patīk šis pasākums? Jā, man patika pasākums. Bija ļoti interesanti skatīties, kādas ir mūzikas gaume un kas bērniem patīk. Jā. Ļoti interesanti. Kas jūsuprāt ir labākais priekšnesums šajā pasākumā šodien? Man patika ļoti Queen grupa. Labs, man arī patika. Jā. Un pamatskolas droši vien man patika 8. B klases 2. priekšnesums. Tas arī bija labs. Liels paldies par jūsu laiku. Jauku jums dienu. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Ar Laiņuku. No kuras klases esi? 8. Kuru vietu vai atzinības rakstu ieguvi popielā? Mēs ieguvām 3. vietu un atzinības rakstu par laikam labāko omīti. Ome jums tomēr bija, jā? Cik grūti bija izdomāt šo ideju priekšnesumam un kā jūs nonācāt pie šīs idejas? Mēs sapratām pataisno to, ka mēs gribējām popūriju no klases. Kā mēs nonācām pie šīs idejas, tas ir ļoti labs jautājums, jo es joprojām nesaprotu, kā mēs nonācām pie šīs idejas. Un cik ilga laika posmā jūs aptuveni nonācāt pie šīs idejas? Labs jautājums, man šķiet kādās pāris dienu laikā, jā. Šeit pierādās, ka zem spriedzes top labi priekšnesumi. Tieši tā. Tā, paldies. Prieks bija runāt. Labadieniņa, es runāju ar Krišāni. Cik jauki. Jā, ko tu vēlies? Tā, man ir tev pāris jautājumi. Būs ok? Atbildēs uz tiem? Protams. Cik jauki. Tavuprāt, kas šodien bija labākais papildus izrāde? Mūsējā. Grūti ar cenzūra, man jārastēs. Tavuprāt, kur dabūs pirmo vietu šodien? Toču ne mēs, tāpēc... Paprasiet viņam. Sveiks, Mukulīt. Sveiki. Kā tev sauc? Man sauc Endijs Baltalksnis, 9B. Wow. Jā. Garš. Tavuprāt, kur šodien dabūs pirmo vietu popielā? Pirmo vietu, man personīgi mīļākais priekšnesums bija mūsu, vai ne? Es izrādīju gandrīz visas savas privātās ķermeņa daļas. Gandrīz visas. Bet es domāju, vislabākais priekšnesums būs tur, kur 2 fuiki meta backflips. Wow, cik jauki. Es reāli saku, rīkīgi jauki. Jūsuprāt, kurā vietā jūs tiksiet? Mēs tiksim, vai mūs diskvalificēs, un mēs tiksim pēdējā. Vai arī mēs tiksim top 3-niekā. Tās ir divi iespējamie varianti. Es ticu, jūs tiksiet top 3-niekā. Es arī ticu. Papārosiet pirmo vietu. Viņš pazīst. Intervējiet šīs skaistās dāmas. Dāmas. Jā. Jūsu vārds? Rūta. Jauki. Jūsuprāt, kuri šodien dabūs pirmo vietu? Es domāju, ka noteikti mēs. Viennozīmīgi. Ļoti jauki. Jūsuprāt, kas pietrūka popielai šovakar? Vairāk seksuāli džeki? Tas un skolotājs atbalsts. Jā. Krāpniecība augstākajā līmenī. Ļoti liels paldies par jūsu laiku.
Sveiki! Nu, veci! Man arī ir savu standartu. Nu, jūsu vārds? Ēriks. Mierīgāk. Viņš pagaidām manā īpašumā. Jūsuprāt, kurš šodien dabūs pirmo vietu? Tā, nu ne mēs, jā, bet mēs centāmies. To redzēsim. Žūrija viedoklis, tas nav mans viedoklis, bet, es saku, ka 9 bija labs. Jūsuprāt, kāds pietrūk Popielā? Ēdiens. Man vādās tukšs. Tiešām problēma. Tā ir pārāk liela problēma. Kas šovu bez ēdiena? Tiešām, ģimnāzija. Bet tā viss bija ļoti labi. Fantastiski. Perfekti. Jautājums. Bija ļoti jauki tev satikties. Labi. Jauki tev dienu. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Sveiki, ar Aneti. No kuras klases? 12. Pēc šīs Popielas, kādas ir jūsu sajūtas? Ļoti iespaidīgi, ir patīkams emocijas un tiešām ir ļoti spilgti priekšnesumi un visi bija ļoti, ļoti aktīvi. Un kurā vietā jūs dabūjāt, vai jūs dabūjāt atzinības rakstu par piedalīšanos? 1. vieta. Jā? Jā. Malači, par to jāpaspiež roka. Paldies. Kas jūs bijāt šajā priekšnesumā, kā jūs piedalījāties un iesaistījāties? Es savas klases priekšnesumā biju 2 vietās. Es biju ģitārists un backstage dejotāja tuvumā tālumā klipam. Manuprāt, pilnvērtīgs cilvēks ar ļoti lielu potenciālu un ar 1. vietu. Paldies. Paldies. Labvakar, es runāju ar skolas DJ. Ļoti jauki. Jūsuprāt, kas bija labākais priekšnesums šovakar? Visi bija labi, bet mums turpinājums vēl būs viens ļoti interesants priekšnesums, par ko baigi daudz nezina. Tas ir tā kā pārsteigums visai skolai. Jā, tas būs pārsteigums skolai. Jūsuprāt, kuri dabūs 1. vietu šodien Popielā? Baigi grūti pateikt. Visiem bija ļoti labi priekšnesumi. Visiem bija ļoti labi. Jā, liels paldies par jūsu laiku. Ļausim jums turpināt DJot ar šo epic setupu. Holy shit. Privātais. Jauki jums sakot. Sveiki, šobrīd mēs atrodamies Jūrmalsās gimnāzijas Popielās. Tusiņā diskotēkā, jā. Šeit var redzēt rītīgi kārs dance balls, jā, meiču strauju danci. Loriku Mikiņš dejo, jā. Lēkājam, tā reku ir kaut kādi bija klusāki čaļi, kā vienmēr reku fleksojam spogulī. Tā, tālāk mēs ejam. Tā reku meiča filmē, meičai vajag reportāžu, ka ir bijusi skolas tusiņā, kā nekā, jā. Ar ko es šobrīd runāju? Ar Lizu. No kuras klases? 8B. Parādi savu labāko dance move. Ejam tālāk. Te jau vairs nav kur apgriezties. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Ar Ievu un Jonu. No kuras klases mēs esam? 9. arī. Tā, kā jums patika šī Popiela un kā jums patīk diskotēka? Bija ļoti daudz interesantu priekšnesumu, tā kā bija ļoti interesanti skatīties. Paldies! Tātad reku mūsu atkal dance balls. Jā, ejam dance ballā iekšā. Tātad, intervija notiek. Mūsu skolas prezidents Kristians Šternovs, vai tev ir kādi daži vārdi pēc šīs Popielas? Bija noteikti baigi tāda lieliska enerģija no katras klases, un es domāju, ka arī tā neizlietotā enerģija ir pārgājis tālāk uz šo diskotēku.
teiksim, tajā aplī baigi fēni, visi danco, visi fēni notiek. Un es domāju, ka, galvenais jau bija, lai pašām sev ir tas prieks. Tas priecāties par sevi, to es sovēlu pārējiem. Jā, paldies. Ejam pie mūsu dīdžeja. Šī vakar dīdžeja. Nē, pagaidām vilcieniņā. Mūsu kamera pazuda. Pagaid, tūlīt es iešu gar kameru, jārekumēs mani redzam, jā. Tātad šobrīd es atrodos vilcieniņā. Ar ko es runāju? Ar Elīzu. No kuras klases es? Jā. Tu kuru vietu dabūji Popielā? Atzinību. Labi, vismaz sirdī uzvarēja, un tas ir galvenais. Palaidžam. Uzmanīgi, Vats. Šobrīd runāju ar skolas dīdžeju. Sveiki! Kā jums patīk vadīt šo skolas diskotēku šobrīd? Vēlreiz nedzirdēju. Kā jums patīk vadīt skolas diskotēku? Ļoti forši, man patīk. Kā jums patīk piedalīties Popielā? Popiela kā patika? Popiela bija ļoti laba. Vai jums ir daži vārdi mūsu skatītājiem? Jānāk uz Ieveģē, lai varētu būt labas tusas. Uzliec! Tā labi. Tālāk mēs ejam cilvēkus intervēt, lai mūsu filmētājiem ir grūtāk visu montēt. Ar ko es šobrīd runāju? Ar Paulu Selviņu, man jau intervēja. Es zinu. Vai jums ir kādi daži vārdi pēc šīs izsmeļas laikā? Ļoti forša mūzika. Patīk mūzika. Ļoti laba mūzika. Jā. Komplimenti mūsu dīdžejiem. Paldies. Reku ir mūsu volejbola MVP. Vai jums ir kādi vārdi šās diskotēkas laikā? Kā jums patīk? Es ļoti confused šobrīd, bet superīgi. Žēl, ka ielas 9:30. Tāda, kā jums patika Popiela? Brīnišķīgi. Žēl, ka mēs neuzvarējām, bet bija Tur to sīko normāli mētā. Ej, dance balā! Parād mūgu! Kā jums iet? Kā jūs reidot šo dīseņu? Ļoti labi. Parād labāko dansmu pasaulē. Ejam tālāk. Žaļi izģērbjās. Sveiki, ar ko es šobrīd runāju? Ar Eriku, ar Dailu. Kuras klases jūs esat un kuru vietu dabūjāt? 8C. Mēs nepiedalījāmies. Atzini, jūs uzvarējāt sirdī. Mēs nepiedalījāmies. Nekas. Jūs uzvarējāt sirdī tik un tā. Ar ko es šobrīd runāju? Ar Herbertu Krūmiņu. No kuras klases esi? 10-2. Tu uzvarēji vai dabūji atzinības rakstu? Atzinību. Kuru vietu tu dod savas klases priekšnesumam? Nezinu, vismaz 3. Ko? Vismaz 3. Vismaz 3, jā? Kā jūs nonācāt līdz savam priekšnesumam? Kā jūs izdomājāt to ideju? Mūsu klases biedrenes ir ļoti liels patriotas. Viņas to izdomāja. Paldies par interviju. Tātad, mīļie klausītāji un skatītāji, šī diskotēka vienkārši iet gaisā.
Šeik, ar ko es šobrīd runāju? Ko? Ar ko es runāju? Ar ko runājiet? Kā tevi sauc? Dominiks. No kuras klases esi? 12-2. Jūs uzvarējāt kādu vietu vai dabūjāt atzinību? Kuru vietu Popielā dabūji vai atzinību? 3. vietu. Kādu jūties pēc šīs iegūtās vietas? Forši. Mēs 2 dienas gatavojamies. 2 dienas? Jā. Kā jau iepriekš minēju, labākie priekšsumi ir zemes spriedzes. Tātad, kāpēc jūs vēl nedejojat? Kāpēc jūs neesat dancpolā? Tad ej, dejo! Sveiks, mēģis, ar ko es šobrīd runāju? Par puišiem. Ar ko? Ar draudziem. Kā jūs sauc? Sofija. Anastasija. Kādu vietu jūs dabūjāt šodien Popielā? Mēs dabūjām atzinību. Un spēc balvu. Vo, jums bija Ome? Nē. Kas tad jums bija? Jā, mums bija Olafs. Un kā jūs klasē izdomājat šo ideju, šo ugunsgrēka priekšnesumu? Viena meitene piedāvāja viņu vienkārši, un tad mēs sapratām, ka jau būs labi. Jums bija kādas citas vēl idejas? Nē. Jā, un cik ilgi jums prasīja izveidot šo priekšnesumu? 3 dienas. 2 dienas. 2 nedēļas. Jā, paldies. Kāpēc tu esi bez kreklam? Tas ir mans šodienas spīts Popielā. Es reāli biju Michael Jackson, un cilvēki gribēja, lai mana klasa tā ļoti tāda. Mums vajag kaut ko tādu, kas ieies žūrijas acīs un tāda. Mums ir Michaels Jacksons, es tātad izģērbies. Damn. Nevarēju atteikties. Un tu izģērbies, jā? Jā. Šiem tāds smuks. Nopērks. Ok. Labvakar, es runāju ar Paulu Krasņikovu, pašpārvaldes prezidenta vietnieks. Cik jauki. Jūsuprāt, kāds bija labākais priekšnesums šovakar? Manuprāt, labākais priekšnesums, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, lai ir kāds aiciņš pagaidīts. Es uzskatu, ka daudz bija labi priekšnesumi. Labi personīgi. Es uzskatu, ka 10-3 klasē bija ļoti labs priekšnesums. Vai ne, Andi? Lielas paldies. Nākamais jautājums. Labi. Man ir viens jautājums. Jūsuprāt, kuri dabūs 1. vietu? Manuprāt, 11-2 klase ir godīgi pelnījusi. Viņi ļoti labi sagatavojās. Prūšu zeme, tautas tejas. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mums jārespektē latviešu kultūru, manuprāt, mēs ļoti labi uzstājāmies. Tagad tā. Es ticu no sirds, ka mēs uzvarēsim. Man ir Tu šmarīgs, ne jau. Ok, anyways. Kā to sauc? Man pačukstēja viens mazs putniņš, ka jūs palīdzējāt organizēt šo pasākumu. Kas bija visgrūtākais organizējot šo pasākumu? Noteikti skatuves izkārtojums. Manai komandai, pareizāk mūsu komandai, vajadzēja iepriekšējā vakarā sēdēt līdz 6:00 kārtot. Tas ir grūts process. Tā kā tā. Lielas paldies par jūsu laiku. Paldies, Andi. Jauki jums sakot. Tev arī paldies par jautājumu. Tu sīki. Tātad, Dancpols ir iekrasies, visi dejo, visi reku dzēr ūdeni, of course. Mēs neceram sliktas lietas šajā skolā. Tātad, reku, ir visādi bariņi. Cilvēki dejo izklaidējās. Opanki. Iekars, karoči, reku. Kas tu esi? Es esmu Pitbulls. Reku, mēs runājam ar šo leģendāro dziesmas taisītāju. Kā jūs nonācāt pie šīs dziesmas idejas? Godīgi teikšu, nav ne jausmas, kaut ko sametu kopā un viss. Sagāja? Jā, viss. No kuras klases esi? 10-1. Tu uzvarēji kaut kādu vietu vai atzinību? Mēs dabūjām atzinību, bet mūsu puiši dabūja vīriešu burunduki svārkos. Jā, viņi dabūjās. Es nespēju stilu noticēt, ka es runāju ar to one and only Pitbull. Paldies! Jā, bija jau.